Te nu atkal esmu Amerikā, kur, kā redzams, lepni vējos plandās sarkan, balti, zilais Amerikas karogs, un liekas, ka stāvu brīvības statujas pašā pakājē, bet šie iespaidi maldina, jo faktiski viss notiek Lasvegasā, kur bija neparasti vējains laiks un arī samērā vēss, kā redzams, palmas mazliet vējā plandās. Jā, tik tiešām te ir Lasvegasa, pilnīgā viltus balagāna city, kur tādas neiedomājamas lietas kā piramīda un sfinksa pat ir uztaisīta. Nu, likās, ka tomēr cilvēki šeit drūzmējās pretēji ziņojumiem, ka te viss it kā būtu izsīcis, bet no otras puses skatoties no augšas redzam, ka tomēr Lasvegasā viss tā mazliet plānāk nekā citus gadus iet gan satiksmes ielām, gan gājēji un garām gājēji. Viena lieta gan nav mainījusies, šie dīvainie mazie vīriņi, dienvidamerikāņi, kas dala ielūgumus uz netiklības namiem. Un, protams, ja gribās, var arī noīrēt jebkādu dārgu leptu sporta mašīnu. Viena lieta, kas šeit notikusi, ir, ka tomēr ir pabeigts tās augtais Vegasas City Center, kas ir milzu projekts, kas pagājuši gadu, ka šeit vēl bija tikai tāda liela būvbēdre ar dažām iestrādēm. Tagad tas viss tiek pabeigts, it kā pateicoties Nevādas štata senatoram, kas to visu izglābis no bankrota, un beidzot mazliet muzikāla izklaide. That's why